Supernova ir brīdis, kad zvaigzne uzsprāgst gaismā. Tas ir mirklis, kad viss, kas krāts iekšā, izlaužas uz āru. Un šobrīd šī supernova esi tu. Dziļi ieelpo un izelpo. Un tieši tagad tu esi gaisma savā ceļā. Enerģija, kas beidzot drīkst skanēt. Sajūti savu spēku. Tu esi šeit un tagad. Ne pirms, ne pēc. Tikai tu un šis mirklis. Atkārto. Es esmu patiess. Es esmu patiess. Lepojos ar sevi. Es esmu gatavs. Es esmu gatavs. Es mīlu sevi. Es mīlu sevi. Es mīlu sevi. Wow. Varbūt negribējās tā skaļi atkārtot, bet patīkami bija iekšēji to apzināties. Enjoy. Es ikdienā pieradu klausīties afirmācijas angļu valodā. Latviešu valodā bija kaut kas jauns. Katru rītu vajadzētu iesākt šādi. Kas šobrīd ir mana gaisma? Mana gaisma ir mani bērni, mana gaisma esmu es pati, mana gaisma ir mana ģimene, dziesmas, ko es dziedu. Viss, kas ir ap mani, ir mana gaisma. Es teiktu, tā esmu es pati, jeb nākotnes versija, kuras vēlos nokļūt. Un tas arī mani, es teiktu, viens motivē, un otrs, man ir ļoti stipra vēlme kaut kādā veidā iedvesmot cilvēkus, un es teiktu, tā arī ir ļoti liela gaisma. Mana gaisma vienmēr ir bijusi mana ģimene un cilvēki man apkārt. Mana mamma ir, es teiktu, pati lielākā gaisma, jo viņai vienmēr ir tas pozitīvisms. Lai cik traki ir bijis viņai dzīvē, viņai vienmēr ir kaut kur viņa saskata pozitīvo. Runājot par gaismu, es nekad nevaru nepieminēt savu ticību. Jā, mana gaisma ir Dievs, kas dzīvo manī. Man laikam tie ir tādi nākotnes mērķi, kas man dod motivāciju un tādu gaismas efektu. Es teiktu, mana sieva. Man patika tas, ko Santa teica. Man ir diezgan līdzīgi, bet šodien ārā ir tik saulaina diena. Bet šodien tas varētu būt tas, ka ārā ir saulaina. Mana gaisma ir visi cilvēki, kas ir man apkārt, kas palīdz man sasniegt tos mērķus un iet uz tiem mērķiem. Manas dziesmas vārdi. And now I pay the price for losing myself. Šis ir par tādu, es teiktu, emocionāli smagu pieredzi, kuru es pieredzēju ar vienu savu draudzību. Tā bija tāda toksiska situācija, tāda emocionāla vardarbība, manipulācija, un man tas šokēja, ka vispār draudzība tāda var būt. Es sajūtu, ka es pazaudēju to, kas es pats esmu, un es mainīju savus paradumus ar draugiem, negribēju pat satikt citus draugus, jo lai tikai šī persona justos balansā. Ja tu paliec tādā situācijā, tu noteikti arī par to samaksāsi. Divējāda saule norietē, divējādas upes plūst, divējādi ļaudis gavilēja.
Ja man vaicā, par ko es dziedu, dziedot šos vārdus, tas ir vairāk par mūsu pasauli, par mani kā cilvēku brīdī, kad es ieraugu pasauli ar atvērtām acīm. A feeling deep inside keeps me up at night. Šī vieta, jeb šis teksts man viennozīmīgi liecina, jeb stāsta par to brīdi. Es strādāju kā menedžere Zviedrijā māksliniekiem un ierakstu kompānijā. Ļoti daudz ko iemācījos, bet jau tur es jau dziļi sirdī iekšēji jūtu, ka tas nav mans ceļš. Man tas tā kā labi sanāca, cilvēkiem ir tāds, ak, Dievs, tev jāturpina un stāsta man nākotnes plānus. Man tāds, jej! Šī feeling deep inside, tā bija tā iekšējā, es viņu sauc par sirds balsi, kas teica, mēs šeit īsti nevēlamies būt. Un man tas prasīja diezgan ilgu laiku, kaut kādu 1,5 gadu, lai es beidzot viņā ieklausītos un varbūt arī saprastu, kas tas ir. I'm feeling optimistic, so I will risk it. Ja mēs ejam ar pozitīvu prātu, tad mēs arī piesaistīsim varbūt labākas iespējas. Ja tu ej tāds sadrūmis un sakūps, tad tā manifestācija vai tā gaisma nav laikam tavā pusē īsti, bet ja tu ej ar tādu pozitīvu enerģiju, tad arī spoguļa efekts nostrādā un tas atmaksājās un nāk tā kā atpakaļ. Ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Te, kur es esmu 2018. gadā. Es viņai gribētu teikt, ka viss būs labi. Es vienmēr esmu bijusi super jūtīga un emocionāli sensitīva. Tikai pēdējā laikā es aizvien vairāk saprotu, kas ir tas, ko es vēlos. Un tas mani šajā versijā man ļoti šaustīja. Man likās, ārprāts, es gribu dziedāt, bet man šķiet, ka es nevaru izdarīt, kā teikt, uzlikt visus ķeksīšus, kā vajadzētu būt. Jo es nezinu. Bet viss būs labi. Tā ir sevis versija. Nu, labi sastāvs un mainījies, bet man prieks, ka Honeyblue īsti tā kā nav mainījies, kāds viņš ir bijis, tāds viņš joprojām ir. Un tas ir ļoti forši priecē. Es laikam teiktu, ir uz pareizā ceļa, jo tajā brīdī tā bilde, man liekas, arī tapa ļoti sasteigtā situācijā, ka vajadzēja vienkārši kaut kādu bildi. Un tad vēl nebija īsti tādas pārliecības par vispār Honeyblue kā tādu un par nākotni. Un te nu mēs esam, tad jā, laikam uz pareizā virziena ceļa. Tas ir laiks, kad es atgriezos Latvijā un izlaidu savu pirmo dziesmu ar nosaukumu Ejot garām. Es gribētu teikt šai versijai nebaidies būt tu pats. Es tajā laikā ļoti domāju, kā pareizi runāt. Atbraucot no Anglijas, man bija pilnīgi komplekss, ka es nemāku pareizi latviski vairs runāt. Un tad es domāju, es taču nevaru visu laiku domāt, kā es izklausos. Un tad, kad es sapratu, ka cilvēkiem vispār par mani īstenībā tik ļoti neinteresē, un tad man pilnīgi palika vieglāk. Dzīve ir daudz skaistāka, kad tu dzīvo sev un kā tu vēlies dzīvot. Ja tā laika Antra apzinātos, kas viņa būs pēc šiem gadiem, tagad viņa noteikti neticētu. Tā brīža Antra bija pārāk spontāna, pārāk sapņaina. Tā Antra bija pārāk naiva. Viņa visticamāk vēl nebija atvērusi acis. Gudrību meitenīt smelies ātrāk un vairāk. Laikam tā. Kur es vēl mācos būt sev vairāk klātesošs? Ir kaut kādi plāni, kas tuvojās, un tad tu visu laiku streso par to, un pilnīgi atmet jebkādu klātesamību šajā brīdī. Jāizdara tas, un tad vispār par šo brīdi tu praktiski nedomā un neizbaudi. Man parasti ikdienā sanāk būt tā, diezgan šeit un tagad. Un es pēdējā laikā esmu sapratusi, ka tas ir ok, ja tu izrādi kaut kādu savu neveiklo pusi. Man šķiet,
mācos vēl to sajūtu, ka ir jābauda tie mazie mirkļi ikdienā, kad nav jātiecās uz kaut kādu noteiktu mērķi un tikai jābauda tas gala rezultāts, bet ir jābauda pats process. Piemēram, šajā supernovas kontekstā tērpu gatavošana, horeogrāfija. Tur notiek tik daudz skaistas lietas, tur ir smaidi, tur ir stress. Kad ir šie ikdienas pienākumi, ikdienas skrējiens, viņš ir ļoti piesātināts ar emocijām, ar stresu, ar prieku, arī bēdām. Tas ir tā banāli varbūt izklausās, bet tev pietrūkst laika sev. Es vienmēr viņu meklēju. Es mācos būt vairāk klātesoša, kaut kur klusumā, mierā, tikai pati sev. Iespējams, šis varētu man būt lēmumu pieņemšanā. Man ir tāds niķis, ka man ir vienmēr, es gribu dzirdēt, ko man tuvākie cilvēki domā, vai man vajadzētu to darīt vai nevajadzētu darīt. Tā kā vēl vairāk ieklausīties savā intuīcijā un padomāt, bet ko vajadzētu darīt. Par ko kliedz mana dvēsele? Mana dvēsele ir ļoti mierīga. Viņa nemēdz kliegt bieži, bet, ja tas notiek, ja mana dvēsele kādreiz iekliedzas, tad tas ir sauciens pēc cilvēcības. Mana dvēsele vienmēr ir kliegusi pēc mīlestības. Un tad ir visas pārējās lietas. Tad ir mūzika, tā ir mana otrā mīlestība. Tad ir ģimene, kas ir turpat, kur mana otrā pusīte, savā citā kategorijā, bet arī tajā nozīmīguma ziņā. Mīlestība ir pats svarīgākais. Es teiktu par daudz ko, bet viens no, kas man šobrīd nāk prātā, ir ļoti nepatīk redzēt netaisnīgumu dzīvē, lai gan tā ir daļa no šīs dzīves pieredzes. Es arī vairāk vēlos izplatīt un mudināt cilvēkus uz tādu lielāku empātiju, komūnu, jo gan ar sociālajiem mēdījiem, ko es arī vairāk redzu, visi kļūst ļoti individualistiski, kas arī nav slikti. Bet, man liekas, ir dažkārt, kur mēs pazaudējam tādu, kad nav tikai es, man, es un tikai es, bet ir arī mēs, un kādreiz arī varam padomāt par kādu citu. Ja es bišķiņu to pārfrāzētu, tā kā, ko gribās dvēselē, daudz mīlestības, daudz draugu. Un būt kopā ar tuvajiem un darīt to, kas patīk. Viņa iekšā ir daudz vairāk mīlestības, nekā es atdodu pasaulē. Un man kaut kā jāiemācās to darīt, jo es to nedaru. Mana dvēsele kliedz katru reizi, kad es lasu ziņas. Tas nav par politiku, bet tas ir par problēmām ar ekoloģiju, par kādām sabiedrības problēmām. Katru reizi, kad es to lasu un saprotu, ka nekas nav mainījies pa tūkstošiem gadiem, cik pastāv cilvēce, un visdrīzāk nekad arī nemainīsies. Par to man kliedz dvēsele katru reizi. No tā momenta, kad es uzzināju, ka es esmu tikusi supernovā, viss mans fokus ir pilnīgi supernovai, kas ir ļoti liels prieks. Es no sirds novērtēju to, ka es varu būt šajā laikā, būt kopā ar saviem mīļajiem, varu dziedāt saviem klausītājiem. Ir svarīgi atgādināt, ka tu esi pietiekami labs, ka tu vari mīlēt sevi. Tev ir jābūt lepnam par sevi. Ja tiešām par kaut ko ir jākliedz, tad es domāju, ka pateicība. Tā kā par iespējām. Un, piemēram, par šo pašu, vai ne? Man nesen tieši vaicāja, kāpēc dziedātājs uztraucās pirms kāpšanas uz skatuves. Es vienmēr uztraucos, tāpēc, ka man tas ir ļoti svarīgi. Uztraucos par to, lai mans klausītājs gūtu baudījumu gan ausīm, gan acīm, gan sirsniņai. Lielākoties es jau vēlos nodot jums to emociju, un es ļoti ceru, ka jūs to arī sajutīsiet. Principā arī Blue Disco
vēstījums ir par to pašu, par ko mēs runājam šodien. Jā. Par pareiziem cilvēkiem, kas ir apkārt un kas palīdz. Citreiz šķiet, ka ir tāda bezizējas situācija. Vienmēr ir iespēja aiziet no attiecībām, kurās tu vairs neaudz, un kur tu jūties, ka tu lēnām pazaudē sevi.